Vasīliju Gaļezeras slimnīcā dēvē par pazemes rūķīti. Par viņu saimniecību, kas atrodas 4 metrus zem zemes un kuru no iespējamā atomkara aizsargā metru bieza dzelzbetona kārta, daudz nemaz nezina. Pazemes bunkurā ieiet var caur vairākām masīvām dzelzsdurvīm. Šo objektu sāka būvēt 1979. gadā. Tā arī šeit esmu par atbildīgo līdz šai pat dienai. Pazemes hospitāls savā laikā bija paredzēts 300 cilvēku izmitināšanai. Te ir viss nepieciešamais, lai cilvēki neatkarīgi no ārpasaules varētu dzīvot 3 dienas. Autonomā apkure, ko darbina dīzeļdzinējs, ūdens rezervuāri, tualetes nepieciešamības gadījumā ir, kur uzglabāt arī pārtikas krājumus. Principā kaut tagad šeit varētu dzīvot 300 cilvēku. Radiācija izklīstu pēc 3 dienām, un te visi būtu sveiki un veseli. Šeit viss ir palicis kā padomu laikos. Pat operāciju zāle ar nepieciešamajiem instrumentiem, jāatzīst gan novecojušiem. Šajā koku kastītē ir paraugi no vielām, kuras tajā laikā varēja izmantot ķīmiskos uzbrukumos. Zarīns, ciankālijas, dažādas skābes un to pretindes. Viss lietošanas kārtībā. Vasīlijs gan sūdzas, ka daudzas lietas tomēr savulaik nokalpojušas. Gaisa attīrīšanas filtri savulaik ražoti tikai pāris rūpnīcās Krievijā. Kur tagad tādus dabūt, viņš nezina. Gāzmaskas gan esot ideālā kārtībā. To te ir simtiem, tā arī stāv neizpakotas. Pasaulē nav mierīgi. Protams, negribētos, ka kaut kas notiek, bet labāk šāds būs tomēr uzturēt kārtībā. Šo bumbu patvērtni par saviem līdzekļiem uztur Gaļezeras slimnīca. Tehniskā kārtībā ir vēl vairākas lielo uzņēmumu patvērtnes – Latvenergo, Latvijas gāzē un citur, bet lielākā daļa lēnām iet bojā. It kā ir tie rīkojumi no ministru padomes 90. gados izdotas 218. un 163. rīkojums. Tur ir tikai par patvērtņu uzturēšanu un izmantošanu. Par finansēm nekas nav teikt. Rīgā ir 180 bumbu patvērtnes, Latvijā kopā vairāk kā 300. Patvērtņu status likumdošanā nav noteikts, liela daļa no tām dotas privātās rokās. Piemēram, pie Dēls teātra ierīkot šautuve, citās iekārtoti biroji vai noliktavu telpas. Ivo Kiešblats, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.